Ukrainas prezidents Zelenskis Davosā tikko pagājušajā nedēļā. Tā vietā, lai uzņemtos vadību brīvības aizstāvēšanā visā pasaulē, īpaši, kad Amerikas uzmanības centrā citas vietas, Eiropa izskatās apmaldījusies. Tas nav 62. gads, tas ir pagājušā nedēļā apmaldījusies. Cenšoties pārliecināt ASV prezidentu mainīties, bet viņš nemainīsies. 2 varianti. Vai nu mēs piekrītam un tomēr esam gulējuši tajā murkšķi miegā, par ko viņš runāja? Nu, vai nu viņš sajūtas prātā un runā maļķības? Tas ir vēlreiz gan prezidenta rakstā, gan ārlietu ministra ziņojumā. Pasaule mainās, starptautisko tiesību ietvars šobrīd ļurkājas. Jo ātrāk mēs pieņemsim realitāti. Bet kas traucē pieņemt? Nu, kas traucē pieņemt jums? Jūs sēžat pilī, kas tieši traucēja pieņemt? Bet arī veidi, kā jūs uzdodat jautājumu, šķiet, ka arī jums traucē to pieņemt. Mums ir jāspēj. Kas man traucē pieņemt? Man nekas netraucē pieņemt. Es šitien sēžu šitās diskusijas par Trumpu pirms gadus tos pašus jautājumus gan uzdevu. Nu, kad ir jau ziepes, jau atnākušas jau.